Sveicināti multimediju jaunradžu darbnīcas raidījumā. Šajā raidījumā mēs jums pastāstīsim par filmēšanu un fotografēšanu ultravioletajā apgaismojumā. Vispirms uzzināsim, kas tā tāda ultravioletā gaisma ir. Par to jautāsim speciālistam Ērikam Reisam. Pirms uzsākam fotografēšanu vai filmēšanu ultravioletajā apgaismojumā, mums noderēs zināšanas par ultravioleto gaismu. Gaismu mēdz iedalīt cilvēkiem dabā redzamajā un neredzamajā gaismā. Gaismai piemīt krāsas. Krāsas var atšķirt pēc gaismas garuma viļņiem, par mērvienību izmantojot nanometrus. Tātad katru krāsu mēs varam izteikt noteiktā nanometru ciparu lielumā. Fotografēšanai un filmēšanai efektīvākais ir ultravioletais apgaismojums 392 nanometru diapazonā. Bet naudas zīmju pārbaudēji lieti noderēs ultravioletais apgaismojums 365 nanometru diapazonā. Jāatceras, ka ultravioletā gaisma zemāka par 300 nanometriem ilgstošā iedarbībā cilvēkiem var būt kaitīga. Šajā gaismā fotografēšanu un filmēšanu nav efektīvi veikt. Vai zinājāt, ka ultravioleto gaismu reizēm sauc par melno gaismu? Tas tāpēc, ka šajā gaismā fotografēti filmēti attēli izskatās tumši. Tikai balta un fluorescējošās krāsas attēlojas saudabīgi koši.
Jāatcerās, ka LED RGB krāsu apgaismojums parasti nenodrošina pilnīgu ultravioletās gaismas spektru. Tāpēc nepieciešams iegādāties speciāls ultravioletās gaismas aptuveni 392 nanometru diapazonā. Fotografēšana un filmēšana ultravioletajā apgaismojumā raksturojas ar zemu apgaismojumu. Tāpēc, lai iegūtu kvalitatīvus attēlus, priekšroka dodama jaunajiem un lielākas matricas foto-video kameru modeļiem, jo tie zemā apgaismojumā nodrošina zemāku trokšņu līmeni. Mēs šodien liksim speciālu grīmu, kas spīd ultravioletā gaismā. Mēs liksim šitādu sejas krāsu, kas spīd ultravioletajā gaismā. Te ir lūpu krāsas, kas spīd arī ultravioletajā gaismā. Mēs vēl liksim šitādu matu krāsu, kas rēģēja interesanti ultravioleto gaismu. Nu tad ko? Ejam! Jā! Vai tu zini, kā izskatās zaļie marinētie gurķīši ultravioletajā gaismā? Bet vispirms izslēgsim gaismu. Man gurķīši izskatās sarkanīgi. Bet tagad ņemam ultravioletās gaismas lukturi un dodamies uz Mangaļas salas kara bunkuriem. Tur apskatīsim dažādus minerālu notekējumus. Diezgan tumši šeit ir. Ultravioletajā gaismā minerāli interesanti izgaismojas.
grūti piekļūstamām vietām es izmantoju garfokusa objektīvu. Kamera ir uz statīvu, izmantoju minimālu ISO un ilgu eksponēšanas laiku. Šis ir ultravioletās gaismas filtrs, kurš atbilst 384 nanometriem. Veiksim uzņemšanu dienas apgaismojumā ar šo ultravioletās gaismas filtru un apskatīsim rezultātus. Kā redzam, rezultāti rāda, ka šāda gaismas filtra pielietojuma efekts nebūs gluži atbilstošs tam efektam, kuru iegūsim, ja par gaismas avotu izmantosim ultravioleto gaismu. Naktī mēs varam novērot interesantas parādības. Piemēram, šī Mārupītes ūdens izteka ultravioletajā gaismā iekrāsojas zaļā krāsā. Interesanti zināt, kāds ir ūdens sastāvs. Jūs skatījāties 28. multimediju jaunatnes darbnīcas raidījumu. Mēs jums parādījām un pastāstījām par fotografēšanu, filmēšanu ultravioletajā apgaismojumā. Tom, kāda ir tava iespēja? Man šķiet, ka filmējot ultravioletajā gaismā, izskatās, ka objekts maina krāsu, un es nevaru pateikt, ka tas ir tieši tas objekts. Es secināju, ka ultravioletā apgaismojumā objekti, protams, izskatās savādāk nekā dabiskā gaismā, un bieži vien tie objekti ir diezgan skaistā krāsā tēlojumā. Ko mēs varētu novēlēt mūsu skatītājiem? Abonējiet mūsu kanālu un turpiniet skatīties mūsu nākamos video. Tad sakam skatītājiem uz redzēšanos. Atā! Atā!